Labrīt, es to nebiju gaidījis, bet patīkami. Ja reiz jūs tā darat, es zinu, ka jūs varat krietni labāk. Esiet sveicināti Cēsīs un, protams, labrīt visiem tiem, kas mērojuši tālu ceļu līdz Vidzemes pērlei un ieradušies šeit jau vakarā un līksmi izstaipījuši kaulus, tā teikt, ir pārvietojušies tikai no vēlajām brokastīm viesnīcā uz šejieni. Labdien visiem tiem, kas savukārt ir mērojuši ceļu, iespējams jau kaut kur 5 no rīta. Mani sauc Haralds Burkovskis, ir ārkārtīgi patīkami būt šodien šeit kopā ar jums. Lai mēs veltītu vienu nepārprotami skaistu, saulainu, bet vēsu dienu, lai uzkarsētu prātu par vissvarīgāko resursu pasaulē. Tas, kas jums ir jāzina, protams, atrodas šeit konferenču kartēs. Vissvarīgākais man šķiet ir telefona numurs, uz kuru jums vajadzētu iesūtīt jautājumus SMS formā lektoriem viņu uzstāšanās laikā. Jo pēc prezentācijām mēs vilinām viņus uz mūsu īpašo ierakstu studiju, savukārt, lai atbildētu uz šiem un arī droši vien daudziem citiem jautājumiem. Es gribu pajautāt, cik daudz šeit ir vidzemnieku? Aplausi Vidzemei! Braši! Cik daudz ir no Kurzemes? Wow! Aplausi kurzemniekiem! Latgales ļaudis ir klātesoši. Prieks arī par jums. Zemgale, Kupli, bravo! Un rīdzinieki? Wow! Aplaus arī galvaspilsētai. Tas nozīmē, ka par to, ko mēs šodien interesējamies un runāsim, acīm redzot, interesē visus un visur. Un jāsaka, es šajā dienā esmu arī pirmais, kuram ir tapis tas lielais lektora izaicinājums. To, ko tu dari ikdienā, par ko tu esi gatavs stāstīt stundām ilgi, ielikt kaut kādās nieka 15 minūtēs. Bet sāksim ar skatu uz pulksteni. Jūs jau zinat, tā apmēram izskatās tajā brīdī, kad bērnībā vai krietni vēlāk jūs atverat pulksteņa iekšķiņas. Tur ir ārkārtīgi daudz un dažādi zobrati, no kuriem daži darbojas pretējā virzienā. Tie nav vienādā izmērā, tie ir ārkārtīgi dažādi, un es gribētu teikt, ka tas ir tieši tāpat kā mēs cilvēki, kas vienā komandā strādājot, esam gatavi darboties tā vārdā, lai otrā pusē tas rādītu pareizu laiku. Pulksteņa gadījumā. Visos citos apstākļos, protams, mēs runājam par produktu, par pakalpojumu, par dizainu, par servisu, par ārkārtīgi daudzām un dažādām lietām. Bet sāksim ar ieskatu. Jūs jau zināt, kas ir internetā vispopulārākais, vai ne? Kaķi. Kurš gads jūsuprāt tas ir? Tā. Nenovērtējiet kamolīšu vai cik tagad kaķiem varētu būt gadu. Kurš tas ir gads jūsuprāt? 17. Es domāju, ka 2002. Apmēram. Laimīgais šī gadsimta sākums, kad daudz kas tehnoloģija pasaulē vēl nebija noticis. Ja mēs dodamies mazliet tālāk, tad šis ir apmēram 2012. Kad mūsu pirmās paaudzes viedtelefoni jau nogulst rezerves aparātu atvilknē un nodara kaķu izklaidēšanai. Ja mēs dodamies vēl mazliet tālāk, tad tas, ko mēs šeit redzēsim, šīs ir mūsdienas, 2017. gads. Ja nemaldos, kaķis ir Šiva. Šo video atsūtīja man draugi no Omānas. Šajā pasaulē tas ir vienkārši iespējams. Dāmas un kungi, ja reiz tas notiek tā, un ja reiz mēs runājam par kaķiem, kas nieka 10 gadus laikā ir piedzīvojušas fundamentālas izmaiņas, jūs varat padomāt, kas ir noticis ar mums cilvēkiem. 5 dažādu paauģu cilvēki. Bet vispirms, ko jums atgādina šis, tie, kas skolā ir mācījušies matemātiku gana labi? Jā, tā ir, matemātiska funkcija, asimtadu paraboliska, vai ne? Savā ziņā tas kaut ko ataino. Es gribētu teikt, ka šī funkcija ir x ir y kubā. Eksponenciāla funkcija.
Ja mēs iedomājamies, ka uz šīs kartes atrodas visa mūsu līdzšinējā, pieņemsim 200 000 gadu vēsture, tad mēs tehnoloģiju attīstību atrodamies kaut kur šeit. Citiem vārdiem, daudziem no jums varbūt ir zināms tāds Mūra likums. Gordons Mūrs, viens no Intel dibinātājiem, pagājušā gadsimta viducī teica, ka tranzistoru skaits mikroshēmās dubultosies katrus 2 gadus, ja nemaldos. Tas likums vairāk kārt ir revidēts, bet likums joprojām darbojas. Attiecībā uz to, par ko mēs runājam šodien, Mūra likums, manuprāt, skan ļoti vienkārši. Pārmaiņas nekad vairs nebūs tik lēnas kā šobrīd. Šo es, jāsaka, palienu no Stefana Hütfors ļoti lieliskas lekcijas pirms dažiem mēnešiem, bet tēze ir ārkārtīgi laba. Tas ir tas, kas mums ikvienam ir jāņem vērā. Domājot par līderību, par darbiniekiem, par jebko, kas skar darba vidi, globalizāciju, tehnoloģiju attīstību un 21. gadsimtu. Bet atgriežamies pie lieliskajām 5 paudzēm. Šie ir tā dēvētie baby boomeri, tas vienkārši, lai jums paliek prātā, vai ne? Rock'n'roll laikmets, dzimuši pēc 2. pasaules kara. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem šobrīd atrodas ļoti vadošās pozīcijās, vai arī ir pensionēti, profesionāļi, joprojām konsultanti un arī eksperti. Lūk, 40-gadnieku paudze, šī brīža 40-gadnieki, tā dēvētais Generation X. Nepievērsiet tik lielu uzmanību varbūt tiem gadskaitļiem, jo katrā paudzē jūs noteikti atradīsiet cilvēkus, kas iespējams ir piederīgi kādai citai, bet tie esam mēs, šī brīža vislielākais darba spēks. Šie tā dēvētais Generation Y, dzimuši pēc 1980. gada līdz pagājušā gadsimta nogalei, tā dēvētā Facebook, Twitter, visu sociālo tīklu paudze. Jāsaka, arī ārkārtīgi nozīmīgs darba spēks, bet viņiem seko tā dēvētais Generation Y, dzimuši vai 1000 gadus paudze. Tātad ap šī gadsimta sākumu līdz pat, tā teikt, 2010. gadam. Statusa pirkums baby boomeru paudzē, atšķirībā no viņu vecākiem, kas bija auto, šiem ir televizors. Mūsu paudzē tas ir personālais dators, un droši vien, ka daudzi atcerēsies lielisko brīdi pagājušā gadsimta beigās, kad jūs iegādājāties sev mājās kaut ko, vai arī darba devējs jums uzticēja portatīvo. Vai ne? Tā bija lieliska iespēja doties uz kafejnīcu, padarīt nepabeigtos darbus mājās līdz 2 naktī, ja? Jo visu dienu jau ir sapulces. Ja? Šai paudzei tas nepārprotami ir viedtelefons, jeb tā lieta, kuru viņi jums nekad neaizdos. Viņi palienēs jums naudas maku, mājas un automašīnas atslēgas, bet ne savu viedtelefonu, jo tā ir viņu īstā identitāte. Savukārt šai paudzei, par kuru mēs joprojām zinām ārkārtīgi maz, visticamāk, Google Glass un 3D druka, kas jau netālā nākotnē visticamāk spēs radīt kaut ko tādu, ko mēs šobrīd pat iedomāties nevaram, ir ārkārtīgi būtisks tā dēvētais signature, jeb tāds paudzes paraksta produkts. Notikumi, kas ir ietekmējuši dažādas paudzes, nenoliedzami. Mūsu vecākiem tas bija Woodstock, 1968. gads, Kennedijs, jeb JFK, augstā kara laiks. Mūsu paudzei nenoliedzami viss tas, kas saistīts ar Gorbačovu, Tečeras laikmetu, Berlīnas mūra krišanu, Live Aid koncertu. Pirmais man šķiet globālais sadarbības paraugs. Mūsu vecāko bērnu paudzei tas nenoliedzami ir 11. septembris, karš Irākā, Google Earth. Savukārt mūsu jaunākajiem bērniem globālā finanšu krīze gan pagājušā gadsimta nogalē, gan šī gadsimta pirmajā desmitgadē, viss tas, kas attiecas uz klimata pārmaiņām, nenoliedzami mākoņu datošana. Ja mēs raksturot šos cilvēkus kā darbiniekus, tad daudzi no jums teiktu, protams, pacietīgi, uzcītīgi, rūpīgi, disciplinēti, ideālisti, jo viņi ir pēckara paudze. Un visādā ziņā cilvēki, kas ir orientēti uz ģimeni. Ģimenes vērtības ir ārkārtīgi svarīgas šai paudzei. Bet viņus nomaina viņu bērni, tā dēvētais Generation X, kas ir tādi riktīgi darbaholiķi.
Savās lekcijās es savu paudzi aprakstu kā īstus ciniķus, kas ir gatavi savu panākumu pēc. Labā nozīmē, bet iet pāri līķiem. Konkurence un karjera – 2 svarīgi atslēgas vārdi. Digitālie uzņēmēji, Generation Y, liberāļi, arī viņus interesē globālās problēmas, bet viņi ir tie, kas ir ārkārtīgi gatavi, ļoti agresīvi noārdīt pilnīgi visu veco. Un jaunie, protams, tie, kurus interesē radošums, sadarbība, digitālie pūļa risinājumi. Ja gadījumā jūs teiksit, ka jūsu slēgtajā kompānijā ir nepieciešama atbilde, lai atrisinātu kaut kādu iekšēju krīzi, šīs paaudzes darbinieks teiks, hei, pasaulē ir 7 miljardi risinājumu. Pajautāsim viņiem, kas savā ziņā ārkārtīgi nozīmē mainīt mūsu priekšstatus par to, kādā veidā mēs neejam uz āru. Mēs esam krietni noslēgti. Cik daudz no jums domā, ka jaunie īsti neprot strādāt? Nē, nu tā godīgi. Un ja pavisam godīgi? Jā. Cik daudziem no jums liekas, ka vecākie kolēģi ir tādi bišķiņi stīvi, pietrūkst elastības? Un ja godīgi? Paldies! Šī ir klasiska diagnoze daudzās kompānijās, kurās mums nākas ikdienā strādāt. Bet jūs redzat, šeit ir 4 paaudzes. Mūra likums izglītībā. Dažas lietas, kuras būtu varbūt vērts ņemt vērā, daudziem no jums visticamāk tās ir zināmas, bet tā ir tikai viena no paradigmām par tēzi, ka pārmaiņas vairs nekad nebūs tik lēnas kā šobrīd. Šī brīža top 10 profesijas nepastāvēja pirms 10 gadiem. Jautājums, ko viņi darīja skolā, kas bija tas, ko viņi mācījās. Ko viņi dara skolā šobrīd, kam viņi mācās, jo nākotnes profesijas 60% šodienas skolnieku darīs tādus darbus, kuru šobrīd vienkārši nepastāv. Un skaidrs, ka tiem, kas mēģinās atrast sev labākos darbiniekus, nāksies rēķināties ar to, ka cilvēkiem jaunajā paaudzē būs ārkārtīgi maz diplomu, akadēmisko grādu, klasiski domājot, maz izglītības, daudz zināšanu. Kā to visu novērtēt? Bet mums bija 4 paaudzes. Kas, jūsuprāt, ir 5? Atgriezīšos pie pēdējās vēl, bez 5. Jūs zināt, ko nozīmē tāds darba uzteikums, vai ne? Kā tam jābūt noformētam? Ja? Tam jābūt ir mēnesi iepriekš, ar iespēju vienoties. Varbūt, ka kamēr atradīsim. Es domāju, ka tas ir jāizmirst. Dabā tas izskatīsies šādi. Jā. Es apzināti rakstīju gramatiski pareizi. Tas tā nebūs. Tas arī nebūs iMessage'ā, tas visticamāk būs WhatsAppā vai kaut kādā viņiem saprotamā saziņas formā, bet tā būs realitāte. Jo tā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi, un tas jaunas paaudzes darbiniekiem ir ārkārtīgi svarīgs motivators. Gluži tāpat kā nepieciešamība mainīt darbu tikai tāpēc vien, ka kompānijā pāri ielai ir labāks klimats. Tur strādā viņu draugi, kas saka, hei, šeit ir forši. Tad par to 5. paudzi. Mēs redzējām, tur ir tas baby boomers, Generation X, Generation Y un Generation Alpha. Kas ir 5. paudze? Jau esoši līdzās. Es domāju, automatizācija un roboti. Tā ir viena lieta, kurus mēs ignorēt nekādā veidā nevaram. Piemēram, IBM Watson, kas, ja atceraties, man šķiet, dators pirmo reizi pasaules vēsturē kļuva par, vai gribi būt miljonārs amerikāņu versija ar nosaukumu Jeopardy. $1 miljons balvas ieguvēju, apspēlēja visus iepriekšējos līderus. Pašbraucošās automašīnas, dažādi roboti. Baxter tas ir. IBM Watson šobrīd tā ieteikums izmanto 90% aprūpes speciālistu ārstējot plaušu vēzi.
Tas nozīmē, ka medicīnā mēs runājam par milzīgu intelektuālo resursu, kas faktiski nepieder cilvēkam. Jā, tas ir cilvēka radīts, bet tas mainīs industriju. Roboti, pašbraucošās automašīnas, Google Car. Pieticīgas prognozes saka, ka tie būs aptuveni 10 miljonu automašīnu līdz 2020. gadam. Baxter roboti un daudzas viņiem līdzīgas ierīces ļoti smuki brauc pa magnētiskām līnijām, lai piegādātu jums paplāti ar ēdienu. Tas notiek daudz kur pasaulē. Šī ir fotografija no Toyotas rūpnīcas Japānā. Kā redzat, tur nav cilvēku. Tā ir tikai viena lieta. Ja mēs runājam par pagājušo gadu, Amazon tā dēvētajās noliktavās strādā 45,000 robotu. Es gribu teikt, ka tas nozīmē pusotru reizi vairāk darba vietu, kuras šobrīd vairs neeksistē. McDonald's, kā reakcija uz prasību palielināt minimālo stundas likmi strādājošiem līdz $15, ir ieviesuši 40,000 pašapkalpošanās robotu pagājušajā gadā. Oksfordas universitātes pētījums arī pagājušajā gadā secinājums vienkārši. Nākamo 25 gadu laikā 47% šī brīža darba vietu vienkārši vairs nepastāvēs. Tas nenozīmē, ka mēs kļūsim bezdarbnieki, mēs kļūsim savādāk nodarbināti. Par to visu mums ir jādomā. Kādi ir izaicinājumi? Jaunas paaudzes cilvēki jums ir gatavi piegādāt rezultātu, nevis tirgot darba stundas. Viņus neinteresē, ko jūs rakstīsiet darba tabelēs. Man liekas, tā to sauc, vai ne? Kāds taču joprojām cītīgi raksta astotniekus mēneša beigās. Es redzu cilvēkus, kas māja galvu. Ja? Attālināt un miksēt nevis no 9 līdz 5. Kādus izaicinājumus tas nozīmē vadības komandām strādāt ar cilvēkiem, kurus iespējams jūs nekad mūžā nebūsit redzējuši? Alga, bonusiņš, atvaļinājums. Cilvēki jautā, ko jūs piedāvājat? Šis ir garlaicīgi. Tas bija interesanti mūsu tētiem un mammām, ne man. Pats sev priekšnieks, nevis kontrola un uzraudzība. Un vēl viens izaicinājums, uz ko daudzām kompānijām nāksies atbildēt. Tā kā jaunas paaudzes cilvēki ir ārkārtīgi ieinteresēti globālo procesu attīstībā, viņus interesē atbild uz jautājumu, kādā veidā jūsu kompānija rīkojas tā, lai mainītu pasauli un padarītu to labāku. Ja jūs vienkārši interesē peļņa, skaitļi, labi rezultāti Excel tabulās, tas nav tas, ar ko viņus vilināt. Sadarboties, nevis konkurēt. Viņi ir gatavi strādāt kopā mērķa sasniegšanā, nevis konkurēt savā starpā, kas joprojām ir daudzās kompānijās, kad viena nodaļa mēģina pierādīt savu lielāko svarīgumu attiecībā uz pārējām. Šīs ir tikai dažas lietas. Kāds bija Mūra likums? Pārmaiņas nekad vairs nebūs tik lēnas kā šobrīd.